Lūdzu. Labdien, divi mazi jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai vienotības valde varētu lemt par cilvēku, kas biķernieku mežās šāvus suni? Likuma pārkāpējiem nav vietas partijā. Es atvainojos, bet lemt kādā ziņā? Sigords Stradiņš šāvus suni biķernieku mežā vai vienotības... Bet šeit nav tiesā, un tad kāds jautājums, jūs domājat? Jautājums ir tāds, vai... Latviski sakot, vai cilvēks, kas iet sportot un ir vienotības biedrs, vai viņam būtu jāņem līdzi pistoli un vēl rezerves šaujam? Nē, bet jautājums, ka šeit nav tiesa, kas pieņem lēmumus un piespriež sodus. Un es saprotu, par šo jautājumu tad notiek izmeklēšana un mēs sagaidīsim to. Bet šeit nav runa par partijisku atbildību. Šeit ir jāsaprot, ka ja cilvēkam nav tiesību uz ieroci, par to ir atbildība. Ja cilvēks lieto nepareizi ieroci, arī par to ir atbildība. Teiksim, tad šeit es nesaskatu problēmu. Bet citi vienotības biedri taču līdz šim nav tā rīkojušies. Nu, protams, ka nē. Bet jautājums, ko jūs gribat tieši tad saprast? Kas ir jautājums? Jautājums ir par ētiku. Vai vienotības rindās, kā valdošai partijai, vai jūsuprāt tāds cilvēks ir tiesīgs atrasties? Ne, ja ir izdarīts pārkāpumi, protams, tad ir problēma. Un tad par to noteikti vienotība runās. Bet sākuma konstatē pārkāpumu un tad var runāt. Viņš, paldies. Veiksmi.